Raidījums Krustpunktā. Daudzas mušas un odi iet bojā atsitoties pret mašīnu priekšējiem stikliem. Kaut kas šai lietā jādara. Nav īsti saprotams, vai tas ar zemtekstu rakstīts, bet tāda e-pasta vēstule pirms kādu laiku bijām saņēmuši no mūsu pastāvīgā radioklausītāja Aivara Gedroica, kas vairāk pazīstams kā brīvā mikrofona aktīvists jeb Aivars no Daugavpils. No šādas vēstulītes varētu apmulst, jo Gedroics vienmēr ļoti tieši savos izteikumos, kurus tagad arī gan aktīvi sācis paust elektroniskā formā, cerot, ka viņa vēstījumu nolasīs. Tā viņš cīnoties ar negodīgām lietām valstī un runā par vārda brīvību. Šodien tad piedāvājam stāstu par šo kungu. Ar Aivaru Gedroicu Daugavpilī tikās un brīvo mikrofonu ar viņu kopā klausījās Viktors Pupiks. Ieliesim, lai mums neizkaust mutē, kad daudz runā, tad sāk pietrūkt siekalu. Dzerat klasisko limonādi, ja? Kāpēc gan ne? Tā. Paldies. Man tā arī savs diktafoniņš ir, kā saka, lai paliek par piemiņu. Jūs arī vēlaties ierakstīt sarunu, ja? Kāpēc gan ne? Uzkāpjot 5-stāvu nama pēdējā stāvā, Aivars Gedroics jau atvēris durvis un pa tumšu gaitini aicina ienākt palielā istabā. Sēžos pie gaišu padomu laikā ražota galda, kur izvietota tehnika radioklausīšanās vajadzībām. Vēroju izkārtos zili baltos plakātus, kas vērsti pret Eiropas Savienību. Gados jaunais daugavpilietis sakārto brilles, bikšturus un apsēžas man pretim. Jā, es varbūt lietoju esus izteicienus, bet es nedomāju, ka tādus rupjus necenzētus, par ko mani varētu sodīt. Viņš ir pašnodarbināta persona, pie kā vēl atgriezīsimies, bet galvenokārt ir patriots un latviešu tiesību aizstāvis. Valstī rūpējoties par visādām nacionālām un seksuālām minoritātēm, bet par normāliem latviešu brāļiem un māsām diemžēl ne. Ja kāds mēģina to darīt, tas tiek pagriezts, ka ir ļaunākais cilvēks pasaulē. Trešdien, tad sākās kaut kādi tur trokšņi, beigās man tomēr izdevās izlausties, jūs klausījāties brīvo, tad dzirdējāt. Ko nozīmē radikāls? Piemēram, kārtīgi tur izmēst mēslus no kūts, vienkārši, mēs, ja reiz darām, tad darām. Mēs netēlojam, ka mēs it kā esam tādi un šitādi, bet vēlāk tur saviem darbiem to neapliecinām. Piemēram, tāda partija kā Visu Latviju, man šķiet, viņi ļoti tādi demagogiski ir šai ziņā. Halo! Labdien! Labdien! Attiecībā uz samazināšanu, es domāju, ja kas būtu tiešām jāsamazina, tad tas būtu Hansa Mēdija gatavotie raidījumi, televīzija, ko acīm redzot Sorosa fonds sponsorē. Abi labi, jo ko viņi propagandē, visu, ko ļaunu homoseksualismu kā dzīve. Ja jūs uzsēdies, es saprotu, uz vienu tēmatu, kas vienam ļauns, tas otram nav ļauns. Labi sapratu jūs domu. Sabiedrībai Gedroics vairāk zināms kā Aivars no Daugavpils, kura balss dzirdama brīvajos mikrofonos un iepazīstoties ar šī kunga publicētajiem tekstiem, retorikā saskatāmi vairāki virzieni. Nepilsoņi, seksuālās minoritātes, cilvēki ar citu rasi un invalīdi. Tiem visiem tiek izmantoti spilgti, jo spilgti epiteti. Politikai seko kopš 92. gada. Tas esot interesantāk nekā sēņot vasarnīcas teritorijā. Nevarējis saprast, kāpēc Latvijā latviešiem nepaliek labāk, un tad sāka lasīt neformālas avīzes un nolēmis pats kaut ko mainīt. Bija izdevums Latvietis Latvijā, kurā darbojās 5-6 gadus. Sākotnēji rakstīja arī Lauka avīzē, bet tur viņu pārstājuši publicēt, tad rakstījis laikrakstam DDD un sācis zvanīt uz radio. Brīvais mikrofons ir vieta viedokļa paušanai. Pāris mēnešus man tā ļāva brīvi runāt, pēc tam Kālim Streipam sāka arvien vairāk nepatikt. Uzreiz kā izdzird manu balsi, tā met nost. Kādi bija tie pirmie vēstījumi, ko jūs stāstījāt brīvā mikrofonā? Par to, ka mūsu tautas nacionālās intereses ir jāizstāv. Tie, kam jūs to adresējāt, viņi to dzirdēja? Mēs jau arī redzat kosmosā sūtām visādus signālus, mēs nezinām, mūs tur klausās vai nē. Sāku kontaktēties arī ar citiem cilvēkiem. Tādiem domājušiem, kuriem, kā es, un kuriem arī neļauj runāt. Tāds Harijs Kronbergs. Grieza muti ciet, jo uzskatīja, ka viņš tur par daudz runā, viņš tur atkārtojas. Nospriedam, ka vajag vērsties pret Latvijas radio, ir tiesā mana. Par Kāli Streipu konkrēti daudzi cilvēki sūdzējas. Ne tikai, ka viņš neļauj runāt, bet arī, ka viņš tur cilvēkam stāda diagnoze, saka, vai viņš sen bijis pie nervu ārsta. Un piemēram, ka es teicu, ka Latvietis Latvija ir laba avīze, viņš teica, priekš idiotiem tā ir ļoti labā. Streips tika noņemts, tur nāca citi cilvēki, un man atkal sāka ļaut runāt. To prasību nospriedu,
atsaukt. Vēlāk gan laikam nācās man to nožēlot, jo kaut kur mēnesi pēc tam atkal sākās visādi ierobežojumi. Piedāvā noteikti, cik bieži var zvanīt, bet tam būtu jātiecas uz visiem zvanītājiem. Viņa publicitāte vērojama arī citos mēdījos. Bez grūtībām izsaka viedokli Radio Merkūrs, kontaktējas ar vietējo Daugavpils laikrakstu Latgales laiks. Sazvanot tā galveno redaktori Zigrīdu Somi, interviju viņa par Gedroicu atsaka. Man liekas, viņiem vēlme iegūt tikai publicitāti. Sarunai piekrīt laikraksta žurnāliste Gedroicas skolas biedrene Egita Jonāne. Uzskatu, dažādība tas ir brīnišķīgi, tāpēc jau mums ir tā brīvā Latvija. Bet saskarsmē ar Gedroicu kungu sarūktina tas, ka viņš bieži vien ir neiecietīgs tieši pret tiem cilvēkiem, pret kuriem viņš arī viedokļos ir pret. Viņš neslēp tās dusmas, dažkārt pat naidu neslēp pret tiem pašiem krieviem okupantiem, kā viņš saka. Bieži traucējoši ir 8. marts, latviešu strēlnieki pieminekļos, tikai tāpēc, ka tas piemineklis bija uzlikts padomu laikā, bet latviešu strēlnieki ir mūsu neatņemamā vēstures sastāvdaļa no 8. marta svin visā pasaulē. Tā trešā lieta, bieži vien viņš uzroka tādas ļoti jaukas idejas, bet viņas apstājas pie kaut kādas izpļāpāšanas avīzē, bet pats var daudz vairāk izdarīt. Tādas, jūs domājat, sadzīviskas lietas? Tīri sadzīviskas lietas. Viņš piezvanīja par Latvijas pastu, pasūdzējās, vai nesniedza faksa pakalpojumus vai kaut kādus citus, ieteica aiziet pie pasta priekšnieces, un ja pasta priekšniece aizvērs durvis deguna priekšā, tad nākt uz avīzi. Viņš nolika klausuli. Divi maģi, vienu no viņiem izmantojat, jā? Es tajā parasti rakstu, bet... Ko jūs rakstāt? Pārraidi. Es taču gribu sevi dzirdēt. Tātad 106,1 paklausīsimies. Ik pa brīdim abi palūkojamies sienas pulkstenī, lai nenokavētu brīvā mikrofona sākumu. No šīs kartes es zvanu jau trešdien, tā ka viņam šis numurs ir piefiksēts. Droši vien ir redzējis, ka tas esmu es tad. Raidījums Krustpunktā. Šodien raidījumā Krustpunktā brīvais mikrofons un Kārlis Streiks, kā parasti. Lietām, laiks Krustpunktiem. Tomsons tiešām atvaļinājumā, jā. Kā viņš baigi bieži, viņam liels atvaļinājums, 2 mēneši, vai? Jums Tomsons labāk patīk? Viņš ir iecietīgāks. Man neviens no viņam pārāk nepatīk, bet viņš ir gatavs tomēr uzklausīt. Vienmēr izdomās, ko vēlas sacīt, īpašas tēzes uz papīra nepieraksta, mēģina runāt pēc iespējas ātrāk, jo zina, ka kādā brīdī tiks atvienots. Mēģinot sazvanīt, pieklusinātā tonī komentē citus runātājus, pareizi runā vai tieši pretēji. Es varu paņemt 2 telefonus un zvanīt vienlaikus, tā es reizēm daru uz abiem numuriem. Tad kāds no tiem trāpa. Un reizēm abas līnijas nobloķē, tad vienu viņas kābuģīmie atver vaļā. Jūtos kā kaut kāds disidents, kaut kāds tur marsietis. Uz to tā var skatīties, bet var skatīties, protams, uz dzīvi arī cerīgās krāsās. Aizņemts abi. Nekas, ne jau vienmēr laimējas, reizēm gadās. Saka, kā jau varam vienmēr izdodas, reizēm neizdodas. Vai šodien jums ir kāds arī jauns numurs vai nav nopirkts? Vispār ir, bet es pietaupīšu. Gribu parādīt, kā tas ir, kad es godīgi un atklāti mēģinu zvanīt. Godīgi un atklāti tas nozīmē zvanīt no pastāvīgiem numuriem, arī nemainot balsi. Izmanto mobilo sakaru atjaunošanas kartes, mainot telefona numuru. Kartes palīdz iegādāties domu biedri, kurus meklējas ar sludinājumu starpniecību. Cits runā tādas lietas, kas tas tāds viltotais zēkis ir, kā pagatavot tītaru. Tad tas ir nevainīgi. Un tad viens saka, man tur tāds zekis, man tur kaķis, nevis zekis tiek cepts atkal. Teicāt, ka jums ir draugi, kas palīdz finansiāli nodrošināt, lai jūs būtu brīvajā mikrofonā. Kur tie draugi jums dzīvo tepat kaimiņos? Nē, pārsvarā viņi ir citās pilsētās, bet uzvārdus es, protams, nesaukšu, jo es neuzskatu, ka viņi grib to darīt. Šie cilvēki Latvijā ir zināmi? Ne ļoti. Bet uzvārdi ir dzirdēti. Paši ir mēdz zvanīt laiku pa laikam. Jūs esat rēķinājis, cik jums tas izmaksā mēnesī? Ja es, piemēram, pirktu katreiz jaunu kartiņu pats par savu naudu, tad man vismaz kādēļ ir 5, ja ne 10, tas izmaksātu man tā nauda. Viena reize? Mēnesī. Jā. Aivars ir pašnodarbinātais, kas plāno savu ikdienu.
Absolvējis matemātiķus vietējā universitātē, bet darbu ar to nav saistījis, strādājis gan Grīvas cietumā, gan policijā, bet štatu samazināšanas dēļ atlaists. Naudu pelna ar dokumentu tulkošanu no krievu uz latviešu valodu, finansiāli palīdz vecāki, ar kuriem dzīvo kopā, un ir mājas vecākais. Tā, laikam. Tā, nekas, laikunī pagaida. Teātra iela ir tādā diezgan bēdīgā stāvoklī. Šobrīd tur rekonstruē. Jā, es par to cīnījos. Parasti aizbūdināšanās ir nav naudas, kaut kā tomēr tā naudiņai jābūt. Jūs kādu ievēlējāt? Kā citādi, jā. Un es tad arī nesaņemu to atalgojumu. Katrā ziņā tas ir niecīgs. Man vienkārši pārskaita. Sadzīvojat ar kaimiņiem, jūs runājat ar viņiem krievu valodā? Prieka liela nav, bet, ja es viņam esmu, kā saka, darbinieks, un ja viņi... Jūs esat viņa kalps? Jā, tā kā reizēm tas... Ķīlnieks? Bet, vismaz katrā ziņā valsts un pašvaldība iestādēs es uzstāju uz to, lai ar mani latviski runātu. Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā noskaidroju, ka viņa iesniegumi un sūdzības tur nav svešas. Tā juriste Jūlija Mamai. Biežāk viņš raksta elektroveida, caur e-pastu atsūta savus pieteikumus, ja dažreiz arī nāk pie mums uzņēmumu, viņš ir viens no aktīvākiem, jā, bet ir vēl aktīvākāk. Savukārt kaimiņi vieni Gedroicu neatceras, citi zina un ir apmierināti. Не katrs vēlas būt šajā amatā, jo ir jāstrādā. Может, кто знает, я не знаю. Довольная. Пускай будет, а кто больше будет тут старше. Никто не хочет старшим быть. Не хочет работать, потому что... Mēs pagājušajā gadā teicām, ka vajadzētu beidzot salabot šo ceļu pie mājas. Remontēja sākot no otras puses ielai. Tas varētu būt viņa nopelns. Jā, viņš pat bija uzlicis, ka viņam atbilde bija atnākusi. Redzēju pagājušajā nedēļā bez tabūja. Bija sižets par to, ka viņš piketēja pret to 8. maiju. 9. maiju. Tā figurēja nedaudz. Un malasīs. Tas kaut ko dara. Aktīvs. Labdien! Es gribētu griezties pie Latvijas iedzīvotājiem un pastāstīt, kā man izkrāpa Aivars Gedroics no Daugavpils īpašumu. Jā, uzrakstīja man arī uzturas līgumu, ka viņš man atbalstīs vecumdienās, maksās 20 latus, bet, lai paiet tikai gads, viņš tulīt man nopirkšot dzīvoklīti un varēšot apsildīts būt un visapkārt, un viņa vecāki man palīdzējuši. Tagad ir pagājis gads. To 20 latus viņš sola, bet māju viņš negrib pārdot. Māja viņam ir liels īpašums, 200 kvadrātmetru, tas ir viņa īpašums. Jau piedraud man infarktu. Pirms vairākiem gadiem tajā pašā brīvajā mikrofonā zvanījusi kāda kundze pastare, kas izteikusies, ka Gedroics mēģinājis izkrāpt viņas nekustamo īpašumu. Gedroics par to nerunā, vien no viņa bloga internetā lasāms, ka tiesvedība joprojām turpinās. Lasu, ka bijis administratīvais sods par savu žigulīšu novietošanu zaļajā zonā un arī par to ir tiesājies. Kopumā Gedroics blogu izmanto sava viedokļa paušanai. Ierakstu ir ārkārtīgi daudz, visus neuzskaitīt, tomēr tas sakrīt ar ievadā pieminētajiem viņa jājiem zirdziņiem, okupantiem, tumšādainajiem cilvēkiem, gejiem, lesbietēm un invalīdiem. Var sekot, cik bieži sūtīt iesniegumu valsts valodas centram par Daugavpils iedzīvotājiem, kas strādā apkalpojošā sfērā un nezina latviešu valodu. Arī centrā atbildes publicētas, ka, piemēram, ar naudas sodu sodīts Daugavpils autobusu parka šoferis, Jāņa Rozes grāmatnīcas pārdevēja, privātbankas klientu apkalpošanas speciāliste. Gedroics to uzskata par cīņu pret okupantiem. Ar šo viņam saistāms arī ideālais darbs – nodibināt un strādāt Daugavpilī valodas policijā. Lai gan citās interneta vietnēs par Gedroicu ir uzjautrinājušies. TV3 skatītāji, piemēram, kur piedalījies raidījumā Vesi gudrāks par pietklasnieku un izkritis jau pirmajā jautājumā latviešu valodā, nespēdams konkrētam vārdam nosaukt patskaņus. Šis stāsts nepalicis nepamanīts arī kādā blogā ar nosaukumu Uzmani Aivaru Gedroicu. To izveidojuši 3 autori ar segvārdiem Arnolds Ziedlapiņa, Ēriks Teodors Kārtmens un Viestarts, kas izlēmuši sekot visām iespējamām Aivara Gedroica aktivitātēm, arī brīvajā mikrofonā. Pēdējie ieraksti atrodami vien pirms 2 gadiem un nevienu no autoriem, lai pavaicātu, kāpēc par Daugavpilieti interesējušies, uzmeklēt neizdodas.
Taču atgriežoties pie Gedroica bloga, tajā ir gan asi izteikumi, kas veltīti politiķiem, valsts prezidentiem, gan arī lamu vārdi un rupjības. Un interneta saturs atšķiras no valodas, kas tiek izmantota sarunā ar mani. Piemēram, lietot vārdu nēģeris, jūs uzskatāt, ka ir jālieto? Bez šaubām, tas ir normāls vārds. Bet jūs arī saucat mērkaķiem? Ne jau visas. Tādus, kas mērkaķojas. Un tos arī latviešus es apzīmēju reizēm, ja viņi tā dara. Piemēram, par Los Amigos, baltais mērkakis, tas gobziņš un tie divi melnie. Nekādas starpības. Lasu šos materiālus. Kaut kāds priekšstats veidojas par cilvēku, bet kā jums šķiet, vai jūs uzskatāt sevi par inteliģentu cilvēku? Redzat, lietas ir jāsauc īstajos vārdos. Mēs pārāk daudz eifemismu lietojam, un mēs baidāmies, ka tik nepasakām pārāk asikaši. Bet jūs uzskatāt sevi par inteliģentu cilvēku? Lai citi vērtē. Es uzskatu sevi par patriotu, ar to man pietiek. Bet vai patriots ir inteliģents, jūsu gadījumā? Lai citi vērtē. Īpaši noteikti savos uzskatos Gedroics ir par invalīdiem. Raksta, citēju, kam lemts rāpot, tam nebūs lidot. Ja viņš ir slims, viņam jābūt pie slimajam, atbilstoši savām spējām, nevar. Tas ir tāpat, kā nesagatavotam cilvēkam likt maratonu skriet. Tur Ušakovs redzat, ar ko tas beidzās. Bet jūs sakāt, ka viņiem ir sava vieta, viņiem vieta kur ir? Tā kā tas bija pirmskara Latvijā, kā tas bija padomu laikos specializētos centros. Uz pārraidi Daugavpilieti mēģinājis aicināt TV5 žurnālists Andrejs Mamikins, jo Gedroics raksta ēpastus raidījumam bez cenzūras, taču nav varējuši vienoties par valodu ēterā. Pirms tam viņš Daugavpilī, ar mani filmēšanas grupu, raidījumam bez cenzūras Daugavpilī, kad tolaik tur eksistēja vietējā televīzija, viņš krieviski runāja. Bet te viņš tādu nosacījumu izvirzīja, es atkārtoju, man nav iespējas viņu latviski rakstīt un raidīt, kad es viņam atteicu. Es viņu pazīstu kad viņš vēl rakstīja avīzē saucās Nacionāla neatkarība. Tur viņš bija ļoti aktīvs autors. Pieņemama viņa pozīcija vai nav pieņemama? Es neceros, kurš ir pateicis, man 10 reizes nav pieņemami jūsu uzskati, bet es esmu gatavs mirt par jūsu tiesībām tos izpaust. Un kamēr Gedroics neņem ieroci vai nāzi un nesāk pārgriezt riklus krieviem, čigāniem, ebrejiem un tā tālāk, tad viņš var diskusijā izpaust, ko viņš vēlas. Jautāju, vai vārda brīvība ir arī leksika, ko Gedroics izmanto blogā? Ja padomju laikos bija juridiski administratīvajā likumdošanā pateikts, kādus vārdus drīkst lietot. Mūsdienu Latvijā tas nav, viņš var lietot un īstenībā par to nekas nedraudz juridiski. Cilvēciski, nosaukt melnādēnus par mērkaķiem, labi, mani nesen apsaukāja trolejbus par krievu cupu. Ko man tagad darīt? Ko? Tāds ir cilvēkā līmenis, un tādā stilā viņš komunicēja. Es nezinu, ko es vēl varētu piebilst. Kādi klikšķi skan? Jā, jau atrubīja jau. Tālūk, un tagad var mēģināt vēl. Tagad viņam tāda taktika, ka viņi necels un gaidīs, kamēr atslēgsies pats. Abās rokās turot mobilos telefonus un cenšoties uzķert brīdi, kad piezvanīt, Aivars teica, ka mēģinājis ienākt politikā. Pirmajā reizē no saraksta Mūsu zeme, otrreiz no latviešu Latvijas, bet nesekmīgi. Arī 10. saimā aicinājusi kādu partiju, ko atturas minēt, bet iepazīstoties ar uzskatiem cilvēkiem secinājis, sevi vien izblamēs. Vai tu nodarbojies ar politiku vai politikā ar tevi? Cenšos kaut ko ietekmēt, lai nebūtu tā, ka tikai mani manipulē un es kā tāds ieriņš, kā saka, ja mani grib kaut, tad es vismaz brēcu, lai to dzird. Tāds humora šovs ir Naša Raša, tur rādīja vienu kaukāzieti, kurš teica, cik labs ir tas. Jēriņš saka, ja cilku grib kaut, viņa tā kviec, ka visa dzierauņa ir kājās, bet saka, jērot aizmet nokauj, un viņš nepaspēja iepīkstēties, kā jau šašliks gatavs. Un tāda mūsu tautiņa, diemžēl, viņa nekviec, viņa jau viņa sevi iznīdē. Tas ir bēdīgi, tas man nepatīk. Ja cilvēks tem... jā, tas arī viss, ja cilvēks... Netikāt. Aha. Jums kā birojā atkal? Labi. Tā, man te cilvēks ir, bet viņš laikam tūlīties projām. Sarunas laikā vairāk kārt iezvanās telefons un noprotams, ka paredzēta vēl kāda tikšanās. Gedroics ir aktīvs gan Rīgā, gan Daugavpilī, tāpēc pietiekot dažādu darīšanu. Darbojas arī biedrībā Latvietis, kas aizstāv latviešu sociālās intereses un politiskās tiesības.
Šonedēļ Aivaram nosūtīju ēpastu par laiku, kurā skanēs portrets stāsts, un esmu saņēmis atbildi. Paldies! Ceru, ka tur nekas nebūs sagrozīts no manis teiktā, un lieki komentāri pa vidu arī netiks slikti. Ziniet, ir tāds izteiciens, ja gribi Dievu smīdināt, stāsti viņam par saviem plāniem. Dzīvosim, redzēsim, mēs neviens nezinām, kā mums būs. Jūs arī nezināt, cik jūs ilgi radio strādāsiet. Nu, lūk tā. Jā, labi, veiksmīgi tad. Visu labi. Visu labu. Oi, durvis jums ir ciet jau.